Vilis plūdonis, zaķīšu pirtiņa. Garausīts zaķīts pa pakrēslu, kurina pļaviņā pirtiņu. Čigāniņš caur eglēm sāk vērties, zaķīšu māte savus bērnus ved pērties. Mūsu vidū ir vairāk kā 10 000 bērnu ar īpašām vajadzībām, kuri, tāpat kā citi bērni visās Latvijas skolās, apgūst valodas, matemātiku, ģeografiju un citu zināšanas. Daļai no šiem skolniekiem tik svarīgā iespēja dzirdēt, ko stāsta skolotājs, diemžēl nav iespējama. Bērniem ar dzirdes traucējumiem ir grūti izmantojams tradicionālās mācību grāmatas. Dzirdes traucējumu gadījumos mācīšanos var atvieglot dažādos vizuālos formātos veidot informāciju, surdo tulkošanu un vieglās valodas materiālu. Bērniem ar daļējiem vai pilnīgiem redzes zudumiem nav pieejamas tradicionālās grāmatas. Redzes traucējumu gadījumos lasīšana, zinību gūšana iespējama ar dzirdi un ar tausti. Tādam nolūkam grāmatas saturs tiek pārveidots braila rakstā, audio formātā vai digitālā tekstā, ko iespējams saklausīt ar speciālās datorprogrammas palīdzību. Mācību vielu ir nepieciešams pasniegt katrai speciālai vajadzībai atbilstošā formātā. Šobrīd Latvijas speciālajās skolās un klasēs skolotāji pielāgo mācību materiālus bērnu individuālām vajadzībām, lai dotu iespēju viņiem izglītoties, attīstīties un pilnveidot sevi. Tomēr tas nav risinājums. Tāpēc ir aizsākta šī akcija, kuras ietvaros mēs ik viens varam palīdzēt sagādāt šiem bērniem piemērotus mācību materiālus. Tā ir akcija palīdzēt, kuras ietvaros mēs vāksim naudu, ziedojumus, tam, lai varētu veidot mācību līdzekļu komplektus, kas būs pieejami bez maksas internetā, un pieejami tātad pedagogiem, speciāliem pedagogiem, bērniem ar īpašām vajadzībām, viņu vecākiem, tā, lai ikdienas mācību process būtu ērtāks un viņiem vajadzīgos formātos. Ja, teiksim, varētu iet kopā šis materiāls, ko piedāvā Pasakas.net ar reliefu, tad tas būtu, protams, ļoti pilnīgs materiāls un ļoti vērtīgs materiāls neredzīgu bērnu mācīšanai. Man derētu informācija, kā es varu viņai palīdzēt mācīties labāk, tikt pāri tam, kur viņa jau vairs nevar iemācīties, ja? Tur latviešu valodai, matemātikai, tas ir ļoti svarīgi. Un, ja ar šīm pasakām mēs varētu to izdarīt, es būtu ļoti ar mieru. Mēs ik katrs varam palīdzēt radīt digitālos mācību līdzekļus bērniem ar īpašām vajadzībām, ziedojot Rimi un Superneto veikalu ziedojumu kastītēs, portālos Ziedot LV un Pasakas.net, kā arī zvanot uz ziedojumu tālruni 900 66 85, maksa par zvanu 1 lats. Palīdzēsim palīdzēt!